Es esmu Maija Malkalna. Esmu tautstērpu darinātavas Austrijas raksta dibinātāja, un mēs pastāvam un strādājam jau kopš 2015. gada. Jā, no Ziemassvētkos palika 2 gadi, kopš mēs saimniekojam šajā dzīvesziņas un arodu sētā. Nākot šeit saimniekot, mūsu mērķis, protams, bija ne tikai darināt tautstērpus, ko jau mēs darījām iepriekš, bet arī tātad piedāvāt bērniem, jauniešiem, studentiem, pilsētas viesiem dažādas meistarklases, kas ir saistītas ar senajām amatu prasmēm. Izejot cauri šīm te gadskārtām un piedāvājot to, kā to darīja senāk. Un tas mūsu mērķis ir tieši saglabāt šo te kultūru vēsturisko mantojumu, jau popularizēt viņu, jo, diemžēl, šobrīd aizvien vairāk tas tiek aizmirsts un aiziet zūdībā. Redzot to, ka nāk pie mums bērni, kuri brīnās par maizes krāsni, kuri brīnās par malkas apkuri, kuri meklē uz malkas plīts podziņas, kā ieslēgt plīti, ja, jo mājās ir redzējuši tikai indukcijas plītus, neko citu. Un brīnās, kad uz tādas plīts var izcept pankūks vai uzvārīt zupu. Ja? Viņi prasa, kā tur ir, un nesaprot to, ka tā uguntiņa degot iekšā dod to karstumu. Bet kopumā ņemot, jā, diemžēl, mēs ļoti attālinamies no šī te kultūra, šī sava vēstures mantojuma, jā, savas kultūras mantojuma. Un tā ir tā mūsu misija. Cik vien mēs varēsim, tik mēs darīsim. Darbības virziena Zemgales rakstainie bruņķi, un šīs ir tās stēles, uz kuriem tad arī tie Zemgales rakstainie bruņķi tiek austi. Nosaukums viņām ir stēles ar velkamo ierīci, jeb kaudai valodā tiek sauktas viņas par pupu stēlēm. Un kāpēc par pupu stēlēm? Tāpēc, ka raksts tiek izraustīts ar šiem te puļķīšiem. Ja mums, pieņemsim, kur ir jānolauž puķīti, mums pirmā rinda ir 9., 10., 11. puļķītis un 15, 16, 17. Ja? Redz, un šeit paceļās tad diedziņi. Un tad arī to rindiņu mēs ņemam un izaužam. Ja? Un tā rindiņa pēc rindiņas. Kamēr 3,5 metri ir noausti. Tautstērpu darināšanas procesā mēs ļoti pieturamies pie šiem etnogrāfijas standartiem. Mums pilnīgi visi mūsu tautstērpi ir 100% roku darbs. Mēs neizmantojam modernās tehnoloģijas, tā varētu teikt, izņemot šuju mašīnu. Ja to varētu nosaukt par modernu tehnoloģiju. Ja. Bet viennozīmīgi visi krekli ir izšūti rokām, audumi ir austi tikai un vienīgi roku stēlēs. Ja, un tas ir tas mūsu princips, un ko mēs arī stāstam klientiem. Katrs tērps, katra tērpa detaļa tiek katru reizi par jaunu aprēķināta, tā varētu teikt. Ja, jo katram ir kaut kāda sava specifika. Teiksim, kaut vai pat tiem Zemgales bruņķiem, tas ir tas mūsu, ko mēs pārzinām, tad tās cenas ir, cena par brunci varētu būt no 700 līdz 1000 eiro. Ja, jo, pieņemsim, viena bruņča izgatavošanai, Zemgales bruņča izgatavošanai, cītīgi strādājot, 8 stundas dienā mums aiziet 1 mēnesis. Tās ir Pētera Viļņumsona stēles, un Viļņumsons ir zemgalietis, dzimis 1873. gadā, iegūst inženieru izglītību un izgudro un patentē šīs te vienpamīnu pusautomātiskās stēles, kas būtībā ir 20. gadsimta sākuma dators. Un šīs stēles arī Latvijā ir saglabājušās ļoti maz, bet būtībā 20. gadsimta sākuma dators. Ja tur ir jārausta pupu stēlēs, ir jārausta puļķīši, tad šeit viņas darbojas uz perfokartēm. Šeit ir izcirsts. Šeit ir raksts izcirsts, ja, un atliek mīt vienu paminu, ja redzat, perfokarte pagriežās, ja, un stēles pašas paceļ augšā, sistēma pati paceļ augšā vajadzīgās nīšu kārtas. Ja, un tad atliek stāvēt kājās visu dienu un aust, ja. Šo darbu vispār nevar darīt, ja viņš nepatiktu, viennozīmīgi.
Pilnīgi un galīgi nē. Tam ir jāpatīk un tas ir jāmīl, jo savādāk to nevar izdarīt. Mans mīļākais teiciens, ja tauta zaudē savu kultūru, tā zaudēs arī savu dvēseli. Tā mums tā sava kultūra ir jākopj un jāceļ saulītē, un tad arī nevienam tā dvēsele nepazudīs. Kristiāns Ločmelis, Kristīna Egle, Laura Romānova, Renāta Meldere, raidījums Kivī.